Draugi, jau šo trešdienu mēs sākām līgas kausu, un tad šodien arī gribēju parunāt nedaudz par šo turnīru, pastāstīt par vēsturi un pieskarties arī divizionu sadaļām, informācija, kas tur izvietot. Un tā, tad sāksim ar informāciju saistībā ar divizionu sadaļām. Tad kā nonākt šajos savu divizionu lapā, ja, līgas kausā. Atrodamies galvenajā vispār bowlinga lapā. Augšā meņu mēs redzam līgas kausus. Nospiežot šo pogu, mēs nonākam uz leju un tad redzam, ja, turnīru tabulas, Platina un Gold, Silver. Tad spiežot uz kādu no logo, mēs nonāksim attiecīgajā divizionā. Un šeit tad ir arī atradīsies visa aktuāla informācija par šo turnīru. Tāpat uz šo divizionu jūs varat iziet caur meņu. Līgas kausa redzēt Platina un Gold, Silver un blakus šeit stāv datums, kad ir atjaunot informācija. Tāpat arī spēles protokolos ir QR kods, kuru noskanējot ar telefonu, jūs tad arī varat nonākt interesējušie jums divizionā. Šeit mēs redzam, tāpat kā amatie bowling līga turnīru tabulu, rezultātu tabulu, spēļu grafiku. Šeit zemāk ir īsi aktuāla informācija par līgas kausu, galvenie noteikumi. Un šeit ir iepriekšējās sezonas playoffs, rezultāti kādi. Zemāk atradīsies protokoli. Šeit būs tabula ar vidējiem rezultātiem. Un tad tālāk šeit individuālais reitings būs. Atradīsies tabulas, kā arī statistika par tūrēm, labākie rezultāti. Un zemāk šeit mēs redzam pogas, nospiežot uz sanāk varam apstīties iepriekšējos turnīrus, kādi bijuši rezultāti. Līgas kauss notiek jau kopš pirmās sezonas, vienīgi 7., 8. un 15. sezonā nebija līgas kausa. Ja. Tāds līgas kauss, kāds ir šajā sezonā, tāds ir sākot no 13. no sezonas, 13. čempionāta. Mēs 13. čempionāta, bet 13. līgas kausa. Tas sanāk, ka mēs aizpagājušajā gadā, sākot no 2022. gada, formāts ir tāds, kāds tagad ir arī. Tas ir, kad ir sadalīts komandas divizionos, izspēlē savā starpā pa spēlēju un labākie 4 nonāk tad playoffā un spēlē savā starpā. Uzvarētāji finālā noskaidro čempionus. Šāds formāts ir no 2022. gada tikai. Pirms tam bija pilnīgi savādāk. Bija sezonas, kad 2 sezonas 9. 10. kad līgas kausa uzvarētājs bija tas, kurš uzvarēja pirmajā kārtā amatieru bowling līgā. Tad bija arī sezonas, kuras summu spēlēja komandas vairākas dienas. Labāk augstākā summa uzvarēja. Un pašos pirmsākumos pirmās 7 sezonas, 6 sezonas vispār bija tā, kad visas komandas vienā grupā bija un spēlēja tādā play-off principu, kurš uzvarēja 2 spēles. Tas tā kā tika tālāk un tā līdz finālam. Runājot par titulētākajām komandām, daļa bija ievietojas arī Facebookā rakstu, ja. Tur varētu apstīties, ka titulētākās līgas komandas uz doto brīdi ir Deep Purple ar 5 uzvarām, otrajā vietā ir Aks grupa, Daks, Unbelievable un Lokomotīva ar 3 uzvarām, un trešajā vietā ir Tempin, Wolfpack, Pārdaugava, Baltic Days, Universal, Rīgas Raks, Intense, Fish. Ir daudz komandas ar 2 uzvarām. Tas ir par visiem, visu kopā. Ja mēs skatāmies atsevišķi par divizioniem, kopā ir bijuši 44 uzvarētājs, un katrā divizionā mēs apkopo informāciju
Tad jūs varat redzēt, ka tikko komanda Platinum ir Unbelievable, Gold divizionā Lokomotīva, Silver Universal, Bronze Samukārt 2, Operā BKRX. Šo statistiku es arī izvietošu pēc tam katrā divizionā, un tad varēsiet jūs arī to apskatīt sīkāk paši. Tā tas būtu līgas kauss, un tad trešdien sākam spēles, un lai visiem veicās.